Huggies Little Walkers – autiņbiksītes mazajiem rāpotājiem un staigātājiem. Pirmajā dzīves gadā mazuļi paši un ar vecāku atbalstu apgūst daudzas prasmes, bet vislielāko prieku parasti vecākiem sagādā bērniņa pirmie solīši. Tiesa līdz staigāšanai jāapgūst arī sēdēšana un rāpošana, tāpēc mazulim jābūt fiziski sagatavotam un ar vēlmi apgūt jaunas prasmes. Savukārt vecākiem jābruņojas ar pacietību un zināšanām. Noskatoties šo filmiņu, tu uzzināsi, kā saprast, kad mazulis ir gatavs sēdēt, rāpot un staigāt, kā izsekot līdzi, lai bērniņš to darītu pareizi, kā arī kādas ir tipiskākās vecāku kļūdas, cenšoties veicināt mazuļa jauno iemaņu apguvi. Parasti mazuļi sāk sēdēt aptuveni 8 līdz 10 mēnešu vecumā, taču katram bērniņam šis vecums ir individuāls. Ja mazulis spēja aktīvi vēlties no muguriņas uz punča un otrādi, tad drīz jau būs pienācis laiks arī sēdēšanai. Vecākiem jāsaprot, ka mazuli nedrīkst mēģināt sēdināt, bet jāskatās, ko viņš jau pats spēja izdarīt. Pirmkārt, mazulim jāspēj noturēties elkoņu balstā. Tas ir šādi, paceļot vienu rociņu. Un jāmāk darboties ar vienu rociņu elkoņu balstīšu, ka viņš balstās uz pilnu elkonīšu. Lieliski. Ļoti labi. Mazuļa kājiņas nedrīkst būt stīvas, un ja kājiņām nebūs pieredzes būt saliektām, mazulis arī nespēs piecelties četrāpus, jo mēģinās to darīt ar taisnām, nesaliektām kājām. Bērnam nebūtu jādzīvojās ar abām taisnām kājām. Tad vienmēr ir jādzīvojas ar vienu saliektu kājiņu, jo tas arī dod stabilitāti, lai es varētu noturēt savu svaru pa diagonāli gan uz elkonīša, gan uz gūžu, balsoties uz celīša. Tāpat viens no galvenajiem priekšnoteikumiem sēdēšanai ir nostiprināti plecu joslas muskuļi un stipra muguriņa. Māmiņa pati mājās var lieliski palīdzēt mazajam šos muskulīšus stiprināt, un to izdarīt var ar gluži vienkāršiem vingrinājumiem. Tad apsēžamies uz grīdas, turam roku uz krustiem bērniņam un noliekam priekšā kādu bērnam interesējošu mantiņu un balstam bērniņu uz brīvām plaukstiņām. Tas notiek apmēram šādi. Un bērniņš, ja viņš ir gatavs arī stāvēt, viņš ir gatavs arī sniegties pēc kādas mantiņas. Šī nodarbība varētu būt diezgan grūta sākumā, kad bērniņš īsti vēl nav stiprs. Kad pleciņi būs jau stiprāki, bērniņš ilgāk izturēs un stāvēs balstā uz plaukstiņām. Tad šādi mums ir jānotur tā, lai bērniņš negāstos uz priekšu, lai svars netiktu pārnests tikai uz plecu joslu. Mums bērns nedaudz ir jāpiespiež pie kājiņām, lai viņš negāstos uz priekšu. Lai palīdzētu sēdēšanai nepieciešamos muskulīšus nostiprināt, māmiņas var izmantot arī dažādus palīglīdzekļus. Muguras muskulīšus, turot mazuli elkoņu balstā, stiprinās vingrošana uz lielās bumbas. Tad pārnesot svaru uz vienu pusīti, balstot bērniņu uz vienu sānu. Op, tuk, 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 tuk. Un vēl ir labi, ja, teiksim, pārnesot svaru, bērniņš jau ir gatavs arī sniegties pēc mantiņas un pacelt rociņu. Ļoti labi. Tātad viņš jau šajā pozā jūtās stiprs. Un nākamais var nolikt tādu lielāku priekšmetu, pārnesot svaru uz priekšu un bērns aizniedzās pēc mantiņas. Tas stiprinās plecu joslu. Tas, ka bērniņš stiep rociņu uz priekšu un mēģina satvert mantiņu, viņam jānotur gan galva, gan plecu josla. Daudzi vingrinājumi, kas noder, lai attīstītu sēdēšanai nepieciešamās prasmes, noder arī rāpošanai vajadzīgo muskulīšu vingrināšanai. Tuk, tuk, tuk. Un tas, ka bērniņš, teiksim, spēja pacelt rociņu, vēl daudzīt pa bumbiņu, tas arī liecina, ka viņš jau spēja pārnest šo svaru nedaudz un brīvi darboties ar rociņu. Tas jau var redzēt, ka bērns jau ir tuvāk šai rāpošanai. Jo, lai rāpotu, bērnam ir jāpārliek viena roka, otra roka. Tad bērnam jāiemācās atraut šo rociņu. Opā. Var arī izmantot bumbu, kas nav apaļa, bet ovāla, un to mēdz saukt arī par olu.
Liek nolikt interesantu mantu priekšā un arī balstīt uz rociņām. Opā. Re. Jā. Un ja bērniņš vēl nav te gatavs, tad ilgi nevajadzētu viņu turēt balstā uz rociņām. Tad ātrāk mūsu uzdevums ir palikt viņu uz atpakaļ. Un it kā ar šūpinošām kustībām, piepalīdzot plaukstiņām ar rokām, mēs bērniņu balstām uz priekšu. Ja mazulis jau ir lielāks, lai būtu interesantāk vingrot, varam viņam uzdot arī kādu uzdevumu. Piemēram, salikt bumbiņas trauciņā. Lieliski, ja bērniņš pēc bumbām sniedzas ar abām rociņām. Tātad šeit galvenais ir uzdevums bērniņu arī ar roku piespiest pie dupša, pie krustiem. Bumba rokā! Mājās plecu joslas stiprināšanai var izmantot arī pašdarinātas šķēršļu joslas, piemēram, visparastākos dīvānu pufus. Tie jānoliek uz grīdas, bet tiem priekšā kāda krāsaina un uzmanību piesaistoša rotaļlieta, kas kalpos par vilinošu mērķi rāpojošam bērniņam. Neaizmirsīsim mazuli balstīt uz plaukstiņām. Jā, noliekam kādu interesantu mantu un reku balstam bērniņu ar plaukstiņām pāri. Re, aiku labi, jā, tas ir grūts uzdevums. Bet ja bērniņš jau ir diezgan stiprs, tad mēs viņam arī droši varam ļaut nolīst uz priekšu. Tas stiprinās plecu joslu. Aiziet. Māmiņām jāatceras, ka ir 4 solīši, jeb pārējas no vienas pozas uz otru, kuras veiksmīgi izpildot, mazulis iemācās apsēsties. Lai mēs sagatavotu bērniņu sēdēšanai, mums viņš ir bērniņam pašam jāpieceļās četrāpus un jāiemācās šūpoties četrāpus. Un, ja, teiksim, bērniņš īsti nevēlās šūpoties, mēs viņu varam pie gurniņiem pavisam nedaudz iešūpināt. Un nākošais solis, kad bērniņš jau spēja pagriezties uz sāniņiem un balsīties uz vienu rociņu. Bumba! Jā! Un tad, kad mazulis jau arī otru roku ir droši atrāvis no grīdas un vairs nav vajadzīgs balsts, sēdēšanas māksla ir rokā. Urā! Es jau sēžu! Tomēr izrādās, ka sēdēt var arī nepareizi. Nepareiza sēdēšana būtu, ja bērniņš no četrāpus pozas ar platām kājiņām apsēžās starp kājām. Šādi ir nepareiza sēdēšana. Ja? Tad mūsu vecāku uzdevums, tad, kad bērniņš sāk rāpot, gūžiņas, kājiņas savirzīt nedaudz zem ķermenīša. Lai šīs kājas, tad, kad bērniņš rāpo, neiet platā balsta laukumā, bet zem sevis. Tad arī bērniņš vienmēr smuki apsēdīsies. Nereti māmiņas domā, ka bēbim sākumā jāpalīdz sēdēt aiz muguras, novietojot kādu balstu, piemēram, spilvenu. Taču šis izplatītais paņēmiens izrādās kļūdains. Muguriņai nav nepieciešams atbalsts, jo bērniņš, tad, kad viņš ir gatavs sēdēt, apsēžās pats un sēž ar taisnu muguriņu. Un tad, kad bērniņš nogurst, viņš pats noguļās vai sāk rāpot. Ja viņš vēl nerāpot, viņš četrāpus nostatējās, bet viņam nav jāsēž jāatbalsta. Ja, teiksim, bērniņam ir tendence nedaudz sasvērties uz priekšu, kā piemēram Elizabetei. Viņa vēl īsti stipra muguriņa nav, bet viņa jau grib sēdēt un ir sēž. Tad mēs viņai palīdzam vairāk ar četrāpus pozu ieņemt. Lai viņa vairāk tomēr dzīvotos arī četrāpus, ne tikai sēdētu. Tātad, lai viņa kustās, lai nav tā, ka viņa tikai sēž un spēlējās. Bērniņam līdzsvar izjūta rodas reizē ar motoro attīstību, jeb lielo kustību attīstību, kas ir sēdēšana, rāpošana un staigāšana. Nevar agri sākt sēdēt, teiksim, 6 mēnešos un šo līdzsvaru izjust, jo bērns ir radīts, ka šīs smadzenes nobriest pakāpeniski un nobriest centrālā nervu sistēma. Un ja bērniņš ļoti ātri vēlās sēdēt, tad līdzsvaru izjūta viņam ir nedaudz aizkavējusies, jo nevar sākt sēdēt 6 mēnešos un labi just līdzsvaru. Tātad līdzsvaru bērniņš jūt tad, kad viņš ir izgājis soli pa solim visus attīstības posmiņus
no šūpošanās četrāpus, lēnām apsēdies, griezies ap nabiņu, stutējies. Un tad apmēram 8-9 mēnešos, kad bērniņš sāk sēdēt, tad viņš šo līdzsvaru izjūtu jūt. Tāpēc bērniņus nevajag steidzināt uz sēdēšanu. Viņam šī līdzsvaru izjūta vēl nav nobriedusi. Līdzsvaru koordinācijas centri bērniņu smadzenēs nobriest, kad mazulis šūpojas četrāpus, balstās uz vienas rociņas un prot pārnest svaru no vienas puses uz otru. Ja bērniņš gāžoties nemāk izlikt rociņu, tad mēs viņu varam pirmām kārtām sākt ar to, ka mēs klēpītī šūpinam viņu uz vienu pusīti, uz otru pusīti, nedaudz pārnesot svaru pa labi, pa kreisi. Un nākamais solīts būtu, ka mēs bērniņu noliktu uz zemes, mēģinam viņu nedaudz virzīt gan pa kreisi, it kā palīdzot arī izlikt šo rociņu. Tad, lai šī līdzsvaru izjūta viņam trenētos, mēs viņu mēģinam nedaudz sagāzt gan pa labi, gan pa kreisi. Nesaprotot, vai mazulis jau ir gatavs sēdēšanai, vai arī no vecāku puses vēloties šo procesu pātrināt, tiek pieļautas arī kļūdas. Tad nu ieskatīsimies fizioterapeitas padomos, ko vecākiem noteikti nevajag darīt. Kad viņi apsēdina klēpī un šādā pozā sēd uz bērniņu ģērbi. Ja bērniņš pats vēl nesēž, tad bērniņš būtu jāģērb sēžot pašai mammai vai nu uz zemes, vai nu uz gultā, vai uz krēsla, un bērniņu turot pāri savām kājām. Kamēr viņš vēl nesēž, arī kamēr, protams, nestaigā, bērniņu nedrīkst turēt šādi, un šādi arī bērniņu noģērbt. Lai bērniņu noģērbtu, mums ir jāapsēžās vai nu uz zemes, vai arī ir gultā. Bērniņu ieliekam sev klēpī un noliekam pāri savām kājām. Šādi mēs viņu gan apģērbjam, gan noģērbjam. Ja bērniņš vēl nesēž, tad nebūtu arī pareizi bērniņu šādi turēt sēdu stāvoklī, jo gudrs bērns, viņš to pasauli grib ieraudzīt ātrāk, un viņš noteikti rausies augšā. Tāpēc bērniņu sēdu uz klēpī, kad viņš vēl pats nesēž, turam uz sāniem, šādi. Balstam viņu, mēs šādi gan trenējam sānu muskulatūru, gan arī bērniem jānotur galviņu, un viņš neraujās augšā, bet ja mēs viņu liksim šādi, viņš šo pozu īstenībā negribēs, jo viņš gribēs pats pierauties augstāk. Un tad viņš sasprindzina plecu joslu, jo viņš raujās ar pleciņiem augšā. Tas atkal traucē bērniņam rāpot. Patstāvīgas sēdēšanas prasme mazulim paver milzu daudz jaunas iespējas, jo nu viņa rociņas un kājiņas ir brīvas un ar tām var darboties pēc sirds patikas. Tāpēc sēdēšana iezīmē jaunu attīstības posmu bērņa dzīvē, un nu viņš būs gatavs arī nākamajiem sasniegumiem. Kad mazulis jau stabili iemācījies sēdēt, pavisam drīz viņš būs gatavs arī rāpot. Rāpošanas prasmju apguve var būt atšķirīga. Vieni to būs gatavi darīt gandrīz uzreiz, tiklīdz spēs sēdēt, citi gatavosies rāpošanai ilgāku laiciņu. Lai sāktu rāpot, jābūt nostiprinātai plecu joslai, mugurai, dziļajiem muguras muskuļiem un sānu muskuļiem. Tad bērniņam ir nostiprināti muguras muskulīši tad, kad bērniņš šūpojas četrāpus un savu muguriņu spēja noturēt paralēli grīdai. Šī muguriņa neiekrīt bedrītē. Tad muguriņa ir taisna un ir paralēli grīdai. Kad bērniņš spēja šūpoties četrāpus, viņš jau ir gatavs rāpošanai. Un ja bērniņam ir tendence šo muguriņu vēl bišķi ielaist bedrītē, tad mēs varam droši šeit no apakšpusītes ar rociņām pa bērnu vēderiņu paplikšķināt pavisam nedaudz. Un bērniņš savelk muskulīšu un šo muguriņu mēģina noturēt taisnu. Nostiprināta plecu josla ir tad, kad bērniņš spēj sevi noturēt uz rociņām šādi. Kad mēs arī paceļot augšā dupsīti, bērniņš stāv uz rociņām, pleciņi ir stipri. Jā, ļoti labi. Tad bērniņš pārnes svaru uz vienu rociņu un ar otru jau sniedzās pēc mantiņas. Viņam jau ir pietiekoši stipra sānu muskulatūra, lai viņš varētu gan apsēsties, gan sākt rāpot. Kad viņš sev notur un negāžās arī uz atpakaļ. Ļoti labi. Ir vēl kāda pazīme, kad vecāki paši var pamanīt un novērtēt mazuļa gatavību rāpošanai. Kad, lai aizrāpot, kāņām ir jāsaliecās. Un es viņai šīs kāņas saliecu, lai viņi iet uz priekšu, lai rāpo. Bet tā kā Amanda īsti negrib rāpot uz priekšu, tad viņi to nedara. Viņi nejūtās īsti stipri, ka viņi to varēs izdarīt, un tāpēc viņi nerāpo uz priekšu.
Nē, spiest nevajag. Ja viņi uz priekšu neiet, tad ok. Dreku viņa aiziet arī pati. Jā, iet tad, kad viņa grib. Tieši tā vajag sagaidīt to brīdi, un viņa aizies pat uz priekšu. Nereti māmiņas apgalvo, ka mazie mēdz rāpot atmuguriski. Vai tā tiešām notiek, un par ko tas liecina? Tas ir ļoti pareizi, ja bērniņš šūpojas 4 rāpus, viņam ļoti gribās uz priekšu, un ja vēl īsti viņam nesanāk, tad viņš tā kā šļūc uz atpakaļ. Jo īstenībā no sākuma ļoti grūti pacelt roku un likt šo rociņu uz priekšu, un bērniņam sanāk kustību uz atpakaļ. Šļūcot ar vienu rociņu uz atpakaļ, viņš šļūc uz atpakaļ. Tas liecina par to, ka bērniņš attīstās ļoti pareizi, nesteidzoties. Tad, kad bērniņš ir sācis rāpot, ļoti bieži bērniņš sāk rāpot ar platām gūžiņām. Tas ir apmēram šādi. Op. Jā, šādi. Tad mūsu uzdevums ir saspiest kājiņas ciešāk zem ķermenīša. Bērniņu nedaudz pašūpināt, kas noderēs arī gan rāpošanai, gan arī, lai bērniņš veiksmīgāk stāvētu. Ir arī vairāki vingrojumi, ko vecāki mājās var izmantot, lai nostiprinātu rāpošanai nepieciešamās muskuļu grupas. Ieskatieties un atkārtojiet kopā ar mums! Tā, tagad es nolieku tādu maisu, kas pildīts ar tādām plasmasas lodītēm. Mājās var rāpot arī pāri spilveniem, pāri dīvānu pufiem. Un šajā vingrojumā, kad bērniņš rāpos pāri, bērns nostiprina gūžas un trenē līdzsvaru izjūtu smadzenēs. Viņš iegūst drosmi, pieredzi. Mālaci, tev labi sanāk! Un vairākas reizes rāpojot, bērns iegūst pieredzi, viņš kļūst drošāks. Lai darbošanās mājās būtu interesantāka, varam izmantot dažādus palīglīdzekļus, kas atrodami ikvienā mājā. Mazulim var izveidot tuneli, pārklājot, piemēram, galdu ar segu vai lielu dvieli. Tuneļa galā ir nevis gaisma, bet mīļa rotaļlieta un vecāki, kas mazo aicina pie sevis. Būtiski izsakot, ko bērniņš rāpojot dara un kur atrodas mazās peciņas, jo arī pēdiņām ir sava vieta un loma rāpošanas apguvē. Lai bērniņam pēdiņas aiz sevis brīvi vilktos pakaļ, lai viņas nebūtu pagrieztas ne pa labi, ne pa kreisi. Ja bērniņam ir tendence izgriezt pēdiņas uz iekšu vai uz āru, tad mēs pēdiņas palabojam, rāpojam bērniņam līdzi. Un šīs pēdiņas pagriežam. Ne visi mazuļi ir čakli rāpotāji, bet rāpot ir daudz aizrautīgāk, ja ir mērķis. Un ikvienam mazulim tā ir viņa iemīļotā rotaļlieta. Vecāki, vēloties mudināt mazo rāpotāju, pieļauj arī pavisam tipiskas kļūdas. Nepareizi mēs darām, ja mantiņas mēs sakrāmājam bērnam priekšā, un uz priekšu bērņiem ir diezgan grūti iziet. Ja viņš jau ir gatavs staigāšanai, šīs gūžiņas jau lēnām sāk stiprināties. Tāpēc pareizi ir mantiņas salikt sānos, kas dos mums arī iespēju bērniņam balstīties uz rociņas ļoti skaisti un nostiprināt dziļā muskulatūru, kas vēl nav pietiekoši stipra, lai bērniņš būtu gatavs staigāšanai. Ļoti labi. Kad mazulis jau stabili sēž un var aizrāpot prom tik veikli, ka pieaugušie knapi var panākt, lielā staigāšanas sagatavošanās skola ir izieta, un bērniņš jau pavisam drīz gatavosies pirmo solīšu spēršanai. Arī staigāt prasmi mazie apgūst atšķirīgos vecumos. Parasti tas notiek 11. līdz 15. dzīves mēnesī. Tomēr pirms mazulis spērs pirmos solīšus, jāapgūst vēl kāds būtisks knifs. Jāpieceļas un jāspēj nostāvēt uz mazajām kājiņām. Nereti vecāki uzskata, lai pieceltos, mazulim vajag uztrenēt arī stipras rokas, jo ar tām viņš pievelkas un stutējas augšā. Tas ir tikai stereotips, jo, lai pieceltos, nav jābūt stiprām rokām, bet jābūt stipriem plecu joslas muskuļiem, stiprai mugurai un gatavām gūžām, tad, lai kājiņas būtu brīvas, tad bērniņš arī spēja noturēties vertikāli un piecelties kājās, jo bērnam ir jāceļās balstoties uz kāju muskuļiem, nevis raujoties augšā rociņā. Sākumā mazulis atbalstoties pieceļas un pavisam nedroši šūpojas. Tas parasti ilgs tikai dažas dienas. Tad vecāku uzdevums būtu viņu pirmajās dienās paņemt pie dupša un pie padusēm un nolikt atkal istabas vidū sēdus vai četrāpus, lai bērniņš atkal iet,
četrāpus atkal pie iekārotā objekta un atkal ceļās augšā. Un tā bērniņš būs gan pietiekoši cēlies un pietiekoši arī rāpojas. Mazulis par šo jauno sasniegumu parasti jūtas ļoti laimīgs, taču viņš vēl pagaidām pats nemāk nolaisties atpakaļ uz celīšiem uz savu ierasto rāpošanas pozu. Tāpēc vecākiem mazajam jāpalīdz, jeb jānoceļ no trases. Sākotnēji bērniņš nemāk nolaisties četrāpus, bet tad jau viņš būs nedēļu kādu pastāvējis, kājas jau būs palikušas drošākas, un bērniņš iemācīsies nolaisties pats. Vecākiem jāraugās, lai mazais nestātos uz pirksgaliņiem, kas parasti notiek 7 līdz 8 mēnešu vecumā. Bet ja viņš tā tomēr dara, tā ir droša zīme, ka doma par staigāšanu vēl ir pāragra. Mazliet jānogaida. Tātad, ja mēs ievērojam, kad bērniņš paceļās pirksgalos, atkal noceļam viņu no trases, paņemam klēpī, noliekam istabas vidū, lai viņš atkal mēģina rāpot, sēž un spēlējās uz grīdas. Tātad stāvs īsti viņam vēl nebūtu ko darīt. Un, lai kaut cik bērniņš atpūstos no celšanās pozas, mēs varam viņu uzlikt uz bumbas, uztaisīt aplīšus un pamasēt dibentiņu. Opā! Šāda kustība bērniņu nedaudz atbrīvo, bērniem arī ļoti patīkama. Protams, ka ik viens pieaugušais tiklīdz pamanījis mazuļa centienus spērt pirmos pastāvīgos solīšus, labu gribēdams steidz savam acuraugam palīgā. Stop! Lai arī mazi, bērniņi paši jūt, kas un kurā laikā viņiem jādara. Nesteidzināsim viņus. Tad, kad bērniņš ir piecēlies kājās, tas nenozīmē, ka viņš ir gatavs staigāt. Un vislielākā kļūda, ko vecāki dara, ieraugot savu bērnu stāvam, dod bērnam rokas un veicina viņus soļot uz priekšu. Kamēr mazulis vēl tikai gatavojas staigāšanai un nesen iemācījies stāvēt uz kājām, vecāki nedrīkst bērniņu ņemt pie rokas vai turot padusēs uzsākt pirmās pastaigas pa istabu. Tā ļoti nepareizi ir bērnu staigāt, jo kas notiekās? Pirmām kārtām viņa ķermenis sagāžās vai nu uz priekšu, vai nu uz atpakaļ. Jā, tad bērniņu, ja mēs turam stāvus, tad turam bērniņu nevis aiz rokām, bet ļoti lieliski, kā Martu mamma tur pie ķermenīša. Tad bērniņš tad nesasprinzinās, kad mēs turam pie ķermenīša. Un tāpatām arī mēs bērniņu paceļam kaut kur, turot viņu pie ķermeņa un pie dupša. Tātad nepareizi ir bērniņu staigāt, jo bērniņam ļoti gribās skriet uz priekšu, un tad viņš mēģina skriet uz pirksgaliem. No kā atkal vēlāk. Ja pat arī tulītām veidojas tas, ka bērniņš liek pēdiņus uz iekšu. Liek pēdiņus uz iekšu, un viņš grib skriet uz priekšu. Un tad bērna ķermenis sagāžās uz priekšu, un ar laiku izveidojās gaita, it kā šūpojošo, bērniņš it kā skrien, un tad viņš nevar nobremzēt, un ļoti bieži arī krīt. Tāpēc, tad, kad bērniņš ir gatavs staigāt, viņš aiziet pats ar taisnu muguru, ar taisnu stāju, un negāžās ne uz priekšu, ne uz atpakaļ. Mazulis būs gatavs pirmos solīšus spērt patstāvīgi, un pats par to būs ļoti gandarīts. Galvenais – bērniņu nesteidzināt. Neaizmirstiet, ka mazajam ir nepieciešama vecāku uzslava, kas viņu iedrošinās priecīgi un pašpārliecināti iet uz iecerēto mērķi. Bet kas notiek pēc tam, kad mazulis jau kādu mēnesi pavingrinājies stāvus pie kāda droša balsta? Viņš sāk likt solīšus sānis. Pielikšanas solīts ir šāds. Ar pielikšanas solīti. Šādā solītī bērniņš staigā kādu mēnesi. Un tad, kad viņš jau ir izstaigājis uz sāniem, viņš mēģina jau pagriezties un iet ar sāniņu. Ļoti labi, mālace. Tātad, kad bērniņš jau izstaigājis šo kustību, arī kādu mēnesi ir pietuvojušies apmēram 11 vai 12 mēneši, un bērniņš ir jau gatavs pārsoļot priekšmetam. Pārliekot roku no viena priekšmeta un uz otru priekšmetu. Lieliski palīgi staigāšanas uzsākšanai ir arī dažādas rotaļlietas un priekšmeti, kurus var stumt un pie kuriem var stabili pieturēties. Un tad viņi paši izdomā, vai viņi iet apkārtai mašīnai, vai iekāp iekšā. Vecāki, protams, sākotnēji var arī palīdzēt bērnam pārnes svaru un pašam bērnam mācīties uzkāpt uz šīs mašīnas. Tad liekam rociņu pie stūres,
Op. Elīzai vēl īsti nesanāk. Opā. Labi. Un tad, kad viņš grib nokāpt, tad mēs mēģinām pašam bērniņam mācīties nokāpt. Neceļam viņu, bet liekam kājiņu. Vai viņš pats vai nu nolaižās četrāpus, vai nu nokāp stāvus. Un tad, kad bērniņš būs gatavs, viņš pats aizies vai aizrāpos. Daudzas māmiņas uzskata, ka staigāšana staigulī ir liels sasniegums un tuvina mazuli pirmajiem patstāvīgajiem soļiem. Taču, kā izrādās, staiguļi nemaz nav piemēroti palīgi bērna fiziskajai attīstībai. Tad bērniņu staigulītī nepavisam nevajadzētu likt arī tad, kad bērniņš jau ir tuvu staigāšanai, viņš nemaz nav tik apmierināts, jo viņš īstenībā jūtās ierobežots. Un staigulītī bērniņam visu laiku ir jāatrodas stāvus, un viņam nav iespējas nolaisties četrāpus un parāpot. Un tādējādi mēs bērniņu stimulējam, kas nav labi priekš bērnu mugurkaulu, bērnu gūžiņām, jo viņš nespēja atpūsties. Mūsdienās ne tikai daudzās mājās, bet pat dzīvokļos ir kāpnes. Un bieži vien tās apdraud mazo pasaules atklājēju drošību. Taču kāpnes ir jāapgūst, un tās var arī kalpot par labu trenažieri. Vecāku uzdevums noteikti būtu bērniņu baktēt un skatīties, kā viņš to dara, jo kāpnes ir visnedrošākais objekts mājā vai ciemos. Un vecāki, protams, var arī bērniņam palīdzēt pa kāpnēm tikt četrāpus augšā, bet nekādā gadījumā nevajadzētu mācīt tikt augšā stāvus. Un tagad mums ir jānokāp lejā, bet lejā mums kāpt negribās. Tāpēc mēs paņemam bērniņu pie krūšu kurju, pie dupša un noceļam bērnu no trases. Dzirdēti arī vecāku apgalvojumi, ka mazulis rāpošanas posmu izlaiž un uzreiz mēģina celties kājās un iet. Citi vecāki saka, ka mans bērniņš nerāpo, vai ir tāda stereotipa, ka puisīši vai meitenītes nerāpo. Tad es noteikti gribētu pateikt, ka katram bērniņam ir no Dieva dota dāvana vēlties, celties četrāpus, rāpot, piecelties un tad tikai sākt staigāt. Un tāpēc vecāku uzdevums ir nesteigties, nestimulēt bērniņu un sagaidīt, kad bērniņš ir gatavs staigāt pats. Un tāpēc, ja mēs bērniņu nesteidzināsim, viņš noteikti rāpos, apsēdīsies un tikai tad sāks celties kājās un tikai tad aizies. Tātad bērniņu nerāpo tikai tāpēc, ka mēs apsteidzam attīstību un ļoti agrīni bērniņu nēsājam stāvus. Vispretrunīgākie minējumi izteikti par apavu nepieciešamību mazulim sākot staigāt, un daudziem vecākiem tā arī nav skaidrs. Vilkt bērnam apavus vai tomēr labāk dienu pavadīt zeķītēs? Tad, kad bērniņš sāk celties kājās, mums noteikti ir vajadzīga apavi. Bērniņam apavi nofiksē potīt, un bērniņš to kāju tad vēlās likt ne tā, kā vajadzētu. Apaviem jābūt ir ar stingru polsterējumu papēžu daļā. Purniņš varētu būt gan vaļā, gan cieti. Un supinātors arī nav vajadzīgs pirmajiem apaviem obligāts. Līdz 2–3 gadiem supinātors varētu arī nebūt. Ja bērniņš vēlēsies staigāt uz pirksgaliņiem, apavi viņam tā kā bišķi to ierobežos, to celšanos uz pirksgaliem. Viņš liks to pēdiņu smuki, taisni. Bērniņš labāk izjūt pamatu, balstu uz kājiņām. Katrā ziņā apavus vajadzētu vilkt tad, kad bērniņš sāk celties kājās. Un, ja gadījumā bērniņam nepatīk šie apavi, viņš vairs nevar piecelties, tas nozīmē, ka viņš nav gatavs celties. Arī autiņbiksītēm ir liela nozīme brīdī, kad mazais ir aktīvi sācis kustēties, jo bērniņš tomēr ir spiests šajās biksītēs pavadīt lielāko dienas daļu. Tāpēc mazajiem rāpotājiem un staigātājiem jāizvēlas specializētas autiņbiksītes, kas pielāgotas kāju kustībām, neierobežo gūžiņas un nenobērž maigo ādu. Tad, kad bērniņš ir izaudzis lielāks, viņš jau sēž un rāpo. Viņam ļoti nepatīk, ka autiņbiksītes jāmaina guļot uz muguras, un liela daļa bērnu protestē. Jā, un tāpēc bērniņam autiņbiksītes arī mainam, liekot bērniņu pār savām kājām.
Novākam biksītes nosti, un ja būs bērniņš lielo darīšanu izdarījis, tad viņš nenosmērēs ne mammu, ne arī apkārtējās mēbeles un grīdu. Un mēs bērniņu varam droši pieturēt šeit pie muguriņas, lai viņš neskrien nekur projām. Un šādi pat arī mēs varam bērnam uzvilkt autiņu biksītes, un viņš nesasprindзināsies laikā, kad mēs šīs autiņu biksītes ģērbjam viņam. Un viņam šī ģērbšanās būs patīkamāka. Opā! Jā! Lūk šādi. Jā, malac ir ļoti labi. Ikvienam bērnam ir dabas dotas spējas pašam sākt jebkuru no jaunajām darbībām. Tāpēc svarīgi, lai vecāki nesteidzina mazuli, bet pieņem bērniņa individuālo spēju un gatavību sākt darboties. Tad arī viss izdosies kā nākas, un mazajiem staigātājiem pavērsies visa plašā pasaule.